Vai pieaugušo zobirstēm vajag aplikāciju telefonā? Īsti nezinu, bet bērniem tas noteikti ir forša lieta. Un nevis tādēļ, lai viņi varētu vairāk sēdēt telefonos, ko spēlēt, bet lai viņi kārtīgi tīrītu zobus, jo nav kāds nosaukums, ka bērni tīri zobus diezgan pavirši. Tad šī te Philips Sonicare birste viņiem iemāca, kā pareizi tīrīt zobus, jo lejuplādē aplikāciju un ar Bluetooth viņi savienojas uz šo te birsti. Un tad šo te mošķīti viņi kopā tīra zobus. Un ja to zobu birsti izslēdz ātrāk ārā nekā 2 minūtes, tad tas mošķīts telefonā paliek dusmīgs un prasa, kāpēc tu neiztīrīji gana labi zobus. Un ja tās 2 minūtes tika pavadītas tīrot zobus, tad viņš paliek priecīgs, viņam zobi no sākuma bija zaļi, pēc tam viņi paliek spīdīgi balti, un tad viņš dabū tur ēdienu, ar ko viņi var barot, ar viņu var spēlēties, var tur laimēt kaut kādas apģērbu, brilles, cepures, pārģērbt, viņu pārkrēsot, nomainīt fonu un tā tālāk. Un tas bērns īpaši pašā sākumā ļoti labi motivē tīrīt zobus katru dienu, kārtīgi 2 reizes dienā un pilnas 2 minūtes. Un viņa maksā 49 eiro, ir pieejama kurš tās zila gan zaļā, rozā krāsā un ir uz vietas. Ja pasūtīsiet, tad jau nākamajā darba dienā diezgan droši, ka jau būs pakomātā, vai arī ja nākat pie mums uz vietas veiklā, tad uzreiz var nopirkt šeit.